Es ar ciemu vecāko devos ceļā uz vairākām vietām, kur viņi bija saskārušies ar šo fenomenu. Pirmais, ko es sapratu, bija tas, ka daudzi ar šo parādību bija reāli saskārušies. Nebija tā, ka tikai viens vai divi cilvēki. Daudz no viņiem bija ar to sastapušies, un lielāko daļu tas bija psiholoģiski traumējis. Pirmā šokējošā lieta, ko viņš noskaidroja no vietējiem iedzīvotājiem, bija pašas parādības vizuālais apraksts. Proti, viss notika tikai naktī, tieši pirms tumsas iestāšanās. Un tad šie divi mazie šķīvīši ielidoja apkārtnē un tur piezemējās. Un tas bija tas brīdis, kurā viņi saprata, ka tūlīt notiks uzbrukums. Viņi redzēja divus cilvēkus, kas ielivās ciematā. Šie indivīdi bija no galvas līdz kājām ģērbušies melnās bruņās, ar ķiverēm galvām. Vietējie viņus raksturoja kā ko ļoti līdzīgu zaļajam goblinam no filmas Zirnevi cilvēks. Jo viņam bija ķiveri, bet viņa acis bija tādā kā mandeļveida formā, dzeltenas mandeļveida acis. Un viņš izmantoja savu lidojošo kuģi, kā zaļais goblins. Tad viņi stāv uz lidojošu objektu, un šie mazie šķīvīši, ko viņi redzēja, kā izrādās bija apaļi, lidojoši dēļi. Viņu pārvietošanās un paša izskats atgādināja kaut ko no fantastikas filmām. Tik sirreāli, ka bija grūti noticēt, ka tie varētu būt mūsu zemes iedzīvotāji. Visu, ko vien varat iedomāties no filmas Star Trek. Viņi runā par Lockheed resursiem, kā piemēram lidojošiem šķīvīšiem. Un mēs tos jau esam izveidojuši. Mums tie ir, tie eksistē, tie tiek jau izmantoti.